Sveiki visiem, mēs esam mediatori un šodien mēs atrodamies pie vecumnieku Jaunā ezera un pie estrādes arī kā pie reizes. Sākumā mēs pastāstīsim par šīs vietas vēsturi, un tad mēs pastāstīsim, kādēļ Jauno ezeru ir vērts apmeklēt gan turistiem, gan iedzīvotājiem. Mediatori ķeras pie darba. Ja tu gribi vairāk zināt, dažas mīklas atrisināt, atrast kas paslēpts gadām, doties līdzi laika ratam. Mediatori te rādīs, jaunas lietas reizēm stāstīs, redzēsi, ko neredzēji, dzirdēsi, ko nedzirdēji. Mediatori, mediatori, seko jaunumiem, visiem vecumiem. Mediatori, mediatori, seko jaunumiem, visiem vecumiem. Ja tu gribi vairāk zināt, dažas mīklas atrisināt, atrast kas paslēpts gadām, doties līdzi laika ratam. Mediatori te rādīs, jaunas lietas reizēm stāstīs, redzēsi, ko neredzēji, dzirdēsi, ko nedzirdēji. Mediatori, mediatori, seko jaunumiem, visiem vecumiem. Mediatori, 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 seko jaunumiem, visiem vecumiem. Mediatori, 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 seko jaunumiem, visiem vecumiem. Ja tu gribi vairāk zināt, dažas mīklas atrisināt, atrast kas paslēpts gadām, doties līdzi laika ratam. Mediatori te rādīs, jaunas lietas reizēm stāstīs, redzēsi, ko neredzēji, dzirdēsi, ko nedzirdēji. Mediatori, mediatori. Ezera platība ir 15 hektāri un to veidoja no 1976. līdz 78. gadam, lai varētu apūdeņot 45 hektārus ar laukiem netālu no tā. Skola izmantoja ezeru peldēšanas nodarbībām, lai bērni iemācītos peldēt. Jaunais ezers ir ar cauruli savienots ar veco, tāpēc ūdens arī ir no tā. 2022. gadā notika negadījums, caurule pārplīsa, un nebija līdzekļi, par ko to salbotu, tāpēc cilvēki bija ļoti dusmīgi. Izskatījās, ka ezers izzūs, bet tomēr 31. oktobrī sākās remontdarbi, un tomēr tie līdzekļi uzradās. Interesanti, kā viņi uzradās, bet, ja jautājiet man, tad labi, ka uzradās, jo citādāk mums nebūtu Jaunā ezera. Un cilvēki gan jau būtu vēl aizvien ļoti dusmīgi. Un tagad par to, kas šeit atrodas. Tātad aiz manis šī ir estrāde. Un es nevarēju internetā atrast nekādu gadu, kādu šī tika celta, jo ir ļoti maz informācijas internetā par šo. Bet šo vietu apskatot tā kārtīgāk, es atradu, ka te ir iegravēts, ka šī vieta tika celta, šī estrāde tika celta 1990. gadā. Nav tik senu, cik ezers, bet tik un tā senu. Tas ir sen. Tagad mēs esam pie ugunskura. Tātad šeit pie Jaunā ezera ir 3 ugunskura vietas, bet es atnācu pie šī, tāpēc, ka šeit, tieši šeit, katru gadu tiek svinēti meteņi. Šeit vecumniekos. Tātad, un tieši šajā ugunskurā tiek vārīta zupa, kas ir pa brīvu katru gadu. Un pie šī koka notiek tas meteņu mīziens, kur bērni sastājies pie viņa, un tad tur viens uzkāpja augšā pa kāpnēm un met končas lejā. Tāpēc manai māsai ļoti patīk mazajai, un visiem mazajiem bērniem patiks. Tāpēc ļoti vērts ir atnākt šeit uz meteņiem. Tāpēc, jā. Tātad visam ezeram apkārt ir taka. Un tur pretējā pusē, tur tālāk, pretējā pusē ir sarkanā skola un baznīca. Bet par tiem mēs stāstīsim citā video.
Tātad, un, ja tev ir tāda lieta kā geocaching aplikācija, tad jūs gan jau zināsiet, kā viņi strādā. Tātad, ir tādi slēpņi, un viņus var atrast. Viens šeit ir, un es jums pateikšu bišku priekšā, tas ir jāseko tai takai. Jāpaiet apkārt, un, kaut kur takas ceļā varbūt atradīsiet. Tad novēlu veiksmi, ja jums viņa ir. Tas arī viss šodienas video. Atcerieties piesakot visiem Mediatoru LV kanāliem. Un tiksimies nākamajā video. Uz redzēs!